Mēs ticam, ka mēs esam Dieva bērni. Un tāpēc, ka Dievs ir mūsu tēvs, mūsu garīga tēvs, mēs ticam, ka Viņš grib dzirdēt no mums. Un mēs varam sazināties ar Dievu caur lūgšanu. Un ir kāds specifisks veids, kā mēs varam lūgt Dievam. Mēs ticam, ka vienmēr mēs sākam uzrunāt mūsu debesu tēvs, piemēram, dārgais debesu tēvs vai debesu tēvs vienkārši, lai sāktu lūgt. Tad pēc tam mēs pateicāmies par svētībām vai arī citām lietām, kas mums ir no Dieva. Piemēram, mēs varam pateikties Dievam par mūsu ģimenēm vai darbu vai iespējas, kas mums ir. Jo mēs ticam, ka Dievs mūs mīl un ka Viņš grib palīdzēt mums. Un ir svarīgs, ka mēs esam pateicīgi par tādām lietām. Tad pēc tam mēs varam prasīt pēc palīdzības vai pēc svētībām, kas mums ir svarīgas, iespējas, ka tas varētu būt par veselību vai par palīdzību skola vai darba. Un tad mēs vienmēr beidzam Jēzus Kristus vārdā, amen. Kā piemērs mēs varētu teikt kaut kas līdzīgi, mūsu dārgais debesu tēvs. Mēs esam pateicīgi par visām svētībām, kas mums ir. Mēs esam pateicīgi par sauli un par skaisto zemi. Mēs esam pateicīgi arī par to, ka mums ir iespēja iet uz skolu vai ka mums ir darbs, kā mēs varam ēst labo ēdienu. Lūdzu, palīdzi mums darīt viss, kas mums ir svarīgs. Palīdzi man atrast darbu vai palīdzi man labi veikt eksāmenu skolā. Un šo mēs sākam Jēzus Kristus vārdā. Amen.